Labrīt, Latvija! Mani sauc pats Māris Ozoliņš, un šodien es runāšu par ļoti svarīgu topiku un par ļoti svarīgām lietām, ko jums vajadzētu darīt un ko jums vajadzētu saprast, lai mums būtu brīva Latvija, lai mēs neizdarītu tās pašas kļūdas, ko mēs esam izdomājuši, ko mēs esam pieļāvuši pagātnē. Nevis, kad es saku mēs, es personīgi nē, viens no jums skatās šo video. Un, kad es saku labrīt, Latvija, tas nav nekāds mokarīs, tas nav nekāds uzbraukums latviešu tautai. Tā kā man mamma vienā dienā pirms kaut kādiem 5 gadiem, kad es biju psihopāts, ja, es biju ļoti violent, es biju ļoti agresīvs. Un viņa man teica, ka tu saki labrīt, Latvija, tas ir uzbrauciens mūsu latviešiem. Nē, ko es gribu ar to teikt, kad es saku labrīt, Latvija mūsu video, un es vairāk to neizskaidrošu. Tā būs pirmā un pēdējā reize, kad es to izskaidroju. Kad es saku labrīt, Latvija, tas nozīmē labrīt, teiksim, sveiki mūsu tauta, mūsu pilsoņi, mūsu cilvēki, mana tauta, mana ģimene, mani visi cilvēki, jo es esmu piedzimis uzaugusi Latvijā. Tas nav tāpēc, ka Amerikā vienmēr saka, ka tev, teiksim, kāds profesionāls, es neesmu profesionāls žurnālists, ja? Es mēģinu darīt, es mēģinu saprast to visu, kā to visu darīt. Un, kad es saku labrīt, Latvija, tas nozīmē, tā ir pozitīva lieta, kā jums iet, kā es daru, labrīt, Latvija, labrīt, mana tauta. Un tā kā Amerikā saka, good morning, America, ja? Vai good afternoon, America, vienalga. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, lai jūs kādreiz, tāpēc, ka latviešiem, tāpēc, kad es esmu pēdējos, kā es iepriekš minēju visiem vairākas reizes, 100 reižu, daudz cilvēki mani pazīst, daudz cilvēki zina, es 21 gadu, 22 vai 23 gadus neesmu bijis Latvijā, neesmu strādājis, un man primary language, manā pirmā valoda ir nevis latviešu, mana pirmā valoda ir latviešu, bet no 21 gadus neesmu runājis latviski nevienu. Es runāju tikai angliski, tikai ar saviem cilvēkiem, kad man ir zvans kāds ienāks, un reiz ir tā, ka 3-4 mēneši, 6 mēneši, reiz neesmu runājis gadu, ar saviem cilvēkiem es runāju angliski katru dienu. Es esmu dzīvojis, kā es jums iepriekš minēju, 3 kontinentos, Āfrikā, Ziemeļamerikā, kas ir Meksika, Amerika, Kanāda. Es esmu dzīvojis Īrijā un es esmu dzīvojis Anglijā. Un es esmu ceļojis pa visu pasauli. Es esmu bijis visās vietās, kur es vienmēr esmu gribējis. Bet šodien tas nav tas stāsts, par ko es gribētu runāt. Un šodien tas stāsts, ko es jums visu laiku, es mēģināšu jums to izskaidrot. Es mēģināšu jums to... Es negribu to vārdu teikt izskalošams smadzenes, bet es gribu vienkārši, lai jūs saprotat. Tāpēc, ka no manas pieredzes, no tā visa, kā mēs esmu izgājis cauri visam savam mūžam, visas tas diversities un visas tās multikultūras, un viss tas nekad nepieved nepie kā laba. Un šodien, īstenībā pirms pāris dienām es to zināju, un es to jau biju redzējis vairākas reizes ziņās, un es teicu, labi, ok, es uztaisīšu video par to visu. Hungārija, kas ir latviski, Ungārijas. Es nezinu, vai tā ir parasts vārds Ungārijā, Bulgārija un Ungārija. Ungārijas prezidents Viktors Orbāns, ja? Vai Viktors Orbāns, kā jūs sakat latviski. Viņš ir dzimis 1973. gadā, 31. maijā. Viņš ir 10 gadus vecāks nekā es. Ja? Viņam ir 50, whatever, viņš ir 10, jebkurā gadījumā viņš ir 10, es esmu 83, viņš ir 73, ja? Viņš ir 10 gadus vecāks, ja? Fuck, nē, viņš ir 73, fuck, viņš ir 20 gadus vecāks nekā, fuck, es studēju matemātiku un fiziku, es pat nevaru izfigurēt šos ciparus, fuck, viņš ir 20 gadus vecāks, sorry, tāpēc viņš izskatās, domāju, kā tad 10 gadi, un fuck, viņam ir, jā, viņam ir 60, un man ir 40. Ko viņš iznāca laukā publiski pateica, un ko viņš ir izdarījis, ir, viņš nepieļauj, tā ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur viņš nepieļauj nevienus legāli vai nelegāli refuģijus, asylum seekers, nevienus cilvēkus iekšā. Un viņam bija 2015. gadā, viņam bija problēmas, ka viņam bija apmēram 90% nāca iekšā nelegāli cilvēki, vienalga muslimi un visi pārējie. Viņš nezināja, kas viņi ir, viņam nebija robežas.
un notika izvarošanas un slepkavības un viss pārējais, tāpēc, ka viņi nezināja, ka visi krimināli nāca iekšā un viss pārējais. Ko viņš izdarīja? Viņš atnāca un pateica, mēs esam Christians, ja, kristiešu valdība, ja, valsts nevis valdība, reliģija un viss pārējais ir. Mēs neņemam iekšā nevienu citu, mēs gribam pastāvēt par savām vērtībām, par savu kultūru, un mēs nepieļausim, ka nāk kaut kādi melnie, pusmelnie, brūnie, visi pārējie no Indijas, Pakistānas, no visām Jemenām, no visām Irākām, Afganistānām iekšā cilvēki un nesīs iekšā savu muslimu kultūru iekšā, savu muslimu to reliģiju un visu pārējo. Mēs uzbūvēsim sienu. Viņi uzbūvējas lielāko sienu apkārt visai savai valstī. Uzlika dzeļonadrātis virsū, pieslēdza elektrību, ja kāds uzkāp augšā, viņam ir šoks ir iekšā. Pusliņš ielika vairāk nekā 1000 karavīrus virsū uz tās gar to robežu, lai neviens nekad nenāk iekšā nelegāli vai legāli vienalga ko. Un viņš no 2015. gada līdz šodienai samazināja nelegālo imigrāciju vai legālo uz nulli. Tāpēc viņš pastāv par saviem cilvēkiem. Un kur ir starpība? Kāpēc mūsu tas, kas tagad ir tas jaunais, tas pedofils, tas gejs, tas prezidents ir, kā viņš sauca? Faka, man bija kaut kur pierakstījis. Vienalga, aiz Kariņa nāca tagad tas nākamais, kača, viņš ir, es par to runāšu nākamajā video, man ir sarakstīts kaut kur ir par to, ka viņš ir World Economic Forumā, viņš ir Davos, viņš ir UN's, vairāk Vīķa Freiberga uz pusi sliktāks, ja? Par to nebūs runa šodien, par to mēs runāsim. Border is a border, don't crisis, ko es esmu pierakstījis? Border is a border, don't cross border illegally. Ok, jā. Tas ir, ko viņš pateica, robežas ir robežas, un tur ir iemesls, kāpēc mums ir robežas katrām valstīm, jā? Tas, kad ir Eiropas Savienība, tas nenozīmē, ka mēs tagad varam laist iekšā visus cilvēkus, ja? Un, ja tu iekšā kas uz to valsti, Hungārijā, ja? Ungārijā, nelegāli, tas ir krimināla rekords, tas ir felonijas, ko viņš saka. Un tu būsi cietumā iekšā, ja tu nenāksi nelegāli. Ja tu gribi pieteikties, tev viss jādara oficiāli, nevis kā tagad notiek visā pasaulē. Un kas ir problēma tagad, kas notiek Īrijā, Anglijā, Austrālijā, Amerikā, Kanādā, un es esmu visās tajās valstīs bijis pēdējos 20 gadus, es esmu to redzējis, viņi nāk nelegāli. Un kāpēc, teiksim, ko viņš saka? Kāpēc viņam ir jāpiekrīt? Ko Eiropas Savienība saka? Eiropas Savienība pateica, ka tas ir radical move. Radical move? Tas ir, kas ir radical move? Es pateicu radical move, ka tas ir necilvēcīgi. Tas ir, ka nav human rights tajā Hungārijā. Ko tas vispār nozīmē? Ko viņš pateica? Tā ir mana valsts. Tie ir mani cilvēki, es pastāvēšu par saviem cilvēkiem, mēs nelaidīsim viņu iekšā. Mēs negribam, lai muslimu kultūra un visas pārējās iznīcina mūsu vēsturi, mūsu kultūru, mūsu cilvēkus, mūsu ticību un visu pārējo. Es pastāvēšu par saviem cilvēkiem, tāpēc neviens nenāks iekšā. Un Eiropas Savienība viņu saka, ka viņš nav humane, ka viņš nav par cilvēkiem praktiski, ja, pa visu pasauli. Viņš saka, es esmu par cilvēkiem, bet es esmu par saviem cilvēkiem. Un viņš pasūtīja Eiropas Savienību dirst. Viņu, protams, neizmet no Eiropas Savienības pagaidām augā, bet viņš pasūtīja dirst. Un tā ir jābūt Latvijai. Un tas ir par ko es gribu runāt. Un ka jums cilvēkiem vienkārši vajag saprast, tāpēc, kad es esmu bijis, man ir pieredze, es esmu bijis tiem latviešiem, kuriem nesaprot, kuriem nav tik daudz prāta iekšā galvā, kad multikultūra nekad nekur labu neved. Nekas nebūs labi. Tu gribi dzīvot ar saviem cilvēkiem, tu gribi dzīvot tā kā, tāpēc, ka muslimi nekad nepielāgosies tavai kultūrai. Viņiem vienmēr būs tas muslimu ticība, un es varu iet dziļāk par to visu, kā viņi dara. Viņi vienmēr sievietes vērtēs zemāk nekā vīriešus. Un muslimu kultūrai ir tā, ka ja tu izvaro un nogalini sievieti, tas ir vienkārši, jā, tu to izdarīji, bet labi, vairāk tā nedarīji.
laiž ārā no cietuma tādus cilvēkus. Tāpēc, ka viņi ir animali. Un muslima kultūrā tev var būt 4 sievas, kas ir mūsu krišņu kultūrā, tev var būt tikai viens partneris, viena sieva. Kādas tev 4 sievas? What the fuck is this? Tev 4 sievas mājās ir. Kas tas ir, swingeru klubs vai kas tas ir? Un ko muslimi dara, tāpēc, ka viņi nekad nav redzējuši, teiksim, viņiem ir tās visas burkas, hidžābi, es nezinu, kā tos vārdus visus sauc, tikai tā, ko es esmu skaties un pētījis, ja? Tie visi melnie paltraki, lai tu neredzi to sievieti, kāda izskatās un pārāk. Tāpēc, ka tie muslimi, vīrieši, viņi nav redzējuši sievietes, tādas kā mēs esam. Mēs aizbraucam vasarā uz jūrmalu, bum, skaistas sievietes, šortiņos, mini svārciņos, bikīnī staigā riņķī, ja? Smukas sievietes, mēs to redzam katru gadu, mēs to redzam fucking visu savu mūžu esam. Un mēs neesam fucking crazy, mums tas liekas normāli. Kas viņiem notiek ir, viņi atbrauc uz šeit un saka, wow, pasies, es izbarošu šito, es izbarošu to, es lēkšu virsū šito, es lēkšu virsū to. Tas ir viņu fucking mentalitāte, tāpēc, ka viņi tā visu mūžu, tas vienkārši, tas brainwash, ka tu nedrīksti redzēt sievieti tikai tajās melnajos paltrakos, kad tu viņu apracies, tad tu viņu redzēt, ja? Un viņi to nekur redzējuši, tāpēc viņi ir kā mežoņi, kā zvēri. Un Zviedrijā tagad uznāca augšā tas, kad teiksim, baltās sievietes, skatījos vienu interviju Skrūtsjūbā, vai kur es skatījos, kad baltās sievietes ar blondiem matiem ir spiestas vilkt tos hidžābus un tos burkas ir tas, tā viss ir melns, ja? Nu, burka, ka tu acis tikai laukā, ja? Lai tie muslimi neizvarotu viņu, neizrīpotu viņu, lai viņi domātu, ka viņi arī viens no tipa viņu sievietēm un tā tālāk ir. Kad es nāku atpakaļ pie tā Viktora Orbāna, kas ir Ungārijas prezidents, ja? 2015. gadā bija haoss viņu valstī, tāpēc, ka apmēram 90% bija ienākuši tie visi muslimi, un viņš pielika galu tam visam. Un viņš teica, ka tas ir globālisms. Un, ja tu saprati, kas nozīmē globālisms, kas ir Klaus Schwabs, un kas ir Bill Gates, un kas ir Warren Buffets, un kas ir pat Elons Musks, ja? Un kas ir New World Order, The Great Reset, One World Government, ja tu saproti tādus vārdus, ja? Tas nozīmē, ka viņi grib, lai visā valstī muslimi pārņem visus cilvēkus, iznīcina visus baltos, un lai būtu vienas valsts vadība. Tikai nevis vienas valsts, bet vienas pasaules vadība. Tikai viens vadonis būs, viens no tiem muslimiem augšā būs Allah, un viņš vadīs. Un visiem jātic tikai tam muslima kultūrai. Un tikai tiem viņu dieviem jāpieņem viņu reliģija un viss pārējais ir. Un uz to viss iet. Tālāk. Kā arī rekuri Viktors Orbāns teica, ka tas ir significant threat to our culture. Ko tas nozīmē? Ka tas ir šausmīgi liels, es nezinu to vārdu threat, ka tu apdraud mūsu kultūru, mūsu teiksim, tradīcijas, baltos cilvēkus un visu pārējo. Viņam ir taisnība, tāpēc, ka es to esmu redzējis. Viņš uzcēla to savu sienu, kā es teicu, betona sienu, 8 pēdas vai 10 pēdas augstu ar dzeļundrātīm pieslēgt elektrību, un plus tūkstošiem apsargi ar automātiem. Un tik līdz kāds nāk pārdējis ietiem, bum, viņš tiek nošauts. Tāpēc, ka viņš nelegāli neiet iekšā. Un tas ir legāli, teiksim, Ungārijā. Tas ir legāli. Ja tev kāds nāk iekšā, uzbruk virsū, viņš nav viens no tiem cilvēkiem, viņš kaut ko grib tev sliktu, tu viņu vari nošaut nost uz vietas un aprakt savā dārzā. Un tā ir jābūt visās valstīs. Nelegāls liek iekšā tavā mājā, grib apdraudēt tavu sievu. Mana sieva tagad arī, viņa tur ir, viņa guļ. Viņa teica, lai es nebrēcu, ja? Viņa guļ, apmēram, varbūt 60 pēdas no manis tur tajā istabā, guļamistabā, tajā otrā pusē mājā, ja? Tas ir viņa guļ, bet viss ir kārtībā. Es esmu šeit, es aizsargāšu savu sievu, lai vai kas, lai vai fucking kas. Viens fucking muslims nenāks virsū manai māja vai neapdraudēs manu sievu vai manu ģimeni. Lai vai fucking kas. Un kā galvenais, ka man nepatīk, ka, teiksim, visas mainstream media,
tās galvenās ziņas, kas vienmēr ziņo, ka saka, ka viņš ir nenormāls, tas Ungārijas prezidents, ka viņš nav cilvēcīgs cilvēks, ka viņš nelaiž iekšā tos nelegālos imigrantus. Kāpēc ne? Un vēl viena lieta, ko es jums pateikšu, par to globālismu. Es domāju vairāk uz priekšu. Ka viņi saka, ka viņi grib to vienas pasaules valdību, to visu globālismu. Un kā var būt, kad Īrija, Anglija, Kanāda, Amerika, Austrālija, ir viņiem viens tas noteikums. Tev jālaiž iekšā muslimi, valdība un nodokļu maksātāji maksā par viesnīcu. Viņi visi ir viesnīcās iekšā, viņiem iedotas jaunas ķedas, viņiem iedotas jaunas bikses, viņiem iedot $2000 mēnesī debetkarti, plus viņiem ir 3 mīli dienā, 3, teiksim, tev ir brokastis, pusdienas un vakariņas pavelti tajā viesnīcā. Un neviens nezin, kas viņi ir. Un galvenais, ka lielākā daļa no viņiem visiem ir, kā tas Ungārijas prezidents Viktors Orbāns teica, ka lielākā daļa, kas nāk iekšā, ir apmēram no 25 līdz 35 gadi spēcīgi ar testosteronu vīrieši, kas ir armijas cilvēki, nāk iekšā. Un kur ir tie bērni, kur ir tie, ja tu esi refuģijs, teiksim, tu beidz no tā kara vai no tā, teiksim, to režīma, kas ir vienalga Īrijā, nevis Īrijā, Irānā vai teiksim, Irākā vai Afganistānā, Talibāņā, kur ir tās sievietes, kur ir tie bērni, kāpēc jānāk tie vīrieši iekšā? Es teikšu, tas pats piemērs Latvijā, tie visi indieši nāk iekšā, kur ir tās sievietes? Ja viņi grib meklēt savu, es piemēram nekad mūžā neesmu gājis bez savas sievietes nekur, es viņu vienmēr ņemu līdzi, visur pilnīgi, viņi ar mani kopā. Labi, ko es vispār vienkārši gribu pateikt jums to, ka visi, kur ir mūsu tie latviešu vīrieši? Kur ir tā lieta, ka, teiksim, 91. gadā, es atceros, es ļoti labi atceros, es biju vēl fucking mazs bērns, brauca uz to Rīgu ar automātiem, ar AK-47, ar Kalašnikoviem, kā es viņu saucas, ja? Aizstāvēja to Latviju, izdzina tos Krievus laukā. Ar ko es fucking domāju? Ar tie visi boomeri, ko es saku tiem, kuriem tagad ir, teiksim, pāri pa 50, 60, 70 gadiem. Tie visi cilvēki, tie visi, jums latviešiem vajag saprast visu, ar kuru dirsu jūs domājat, kad jūs tikāt laukā no Krievu Savienības. Tu saproti, vispār, es toreiz pat sapratu, no Krievu Savienības, Eiropas Savienībā. Savienība ir savienība, United States of America. Savienotās amerikāņu valstis, ja? Tas ir savienība. Kāpēc tu domāji, kad tikot laukā no Eiropas Savienības, tu tiksi labākā vietā? Visi saka, bet mums būs eiro remonti. Tas ir tik tālu, mēs būsim Eiropā. Tas ir tas jūsu fucking tik šaurātā domāšana, ka jūs nevienu fucking vārdu nesaprotat. Tie globālisti skalos vazirnes visiem. Kāpēc mēs nevaram palikt brīva valsts, neatkarīga valsts? Mēs neesam neatkarīgi, mēs esam atkarīgi no visiem šitiem fucking bullshitiem. Un tāpēc tas viss notiek. Ja mēs būtu neatkarīga valsts tā kā Ungārija, mums būtu daudz vairāk. Uzcel vienkārši savu sienu, fucking aizsargā savu teritoriju. Dan, nelaid iekšā nevienas tos lopus iekšā. Cik tie lopi tagad nāks iekšā? Un ja tu domā, ka Amerika un Kanāda un UK un Īrija un Austrālija, wow, tās ir tās fucking, jā, tas ir tālu no mums prom un tur mums tas nekas nenotiks. Fuck you, notiks rītdien tas viss. Tu redzēsi skati. Un jau tagad notiek. Pat tev nevajag gadīt līdz rītdienai. Un kur ir tie visi mūsu latvieši, tie spēcīgie? Un kur ir tie jaunie cilvēki? Ko jūs vispār darat? Jūs skatāties fucking savas video spēles un savus fucking sunus? Kāpēc jūs nevarat vienkārši iet uz savu... Es tagad esmu vecāks, ja? Es kādreiz biju sporta zālē katru dienu. Es neskatījos nevienu video. Es neskatījos fucking tos visus savus Netflixas sūdus, ja? Es burgerus neēdu. Es biju sporta zālē. Es cilāju svarus un situ visus tos fucking ienaidniekus, kas man nāca virsū. Visus ties, kas man uzdirsa virsū. Fucking galvā viņi dabūja. Kur ir tie mūsu jaunieši? Kur ir tas testosterons? Un tie visi arī tie vecie. Ar ko jūs domājat? Kāpēc jūs fucking gājāt cīnīties par neatkarīgu brīvu Latviju, ka jūs visi kā viens nobalsoja par to Eiropas Savienību? Un visiem patika Vaira Vīķa Freiberga. Es toreiz to redzēju, un neviens neredzēja, neviens, ko es personīgi pazīstu. Jūs izbeidzat fucking man dirst, jūs visi gribat savus eiro remontus, it kā tagad nevarētu, nevis tagad vai toreiz. Zini, kas ir eiro remonts? Tas ir vienkārši mājas remonts.
Tu vienkārši nomaini savu fucking, nokrāso sienas, nomaini logus, ja? Uzliec, nezinu, jaunu virtuvē iekārtu, jaunus skapīšus, ja? Nomaini tapetes. Tu, teiksim, ja tu līmē tapetes, tagad īstenībā tas ir Amerikā moderni. Kādreiz tikai krāsojas sienas. Eiro remonts, ko tas fucking nozīmē, eiro remonts? Tu vienkārši remontē māju. Fucking eiro remonts. Ja mēs nebūsim Eiropas Savienībā, mums nebūs eiro remonts. Saprot tā stulbā domāšana, ar ko cilvēki tiek izskaloti. Mēs nebūsim Eiropā. Latvija visu, kopš es zinu, Latvija ir bijusi Eiropā ģeogrāfiski. Vienmēr ir bijusi Eiropā. Un kas tu domā, ja tu nebūsi Eiropas Savienībā, tu nebūsi Eiropā, tev nebūs pieejas tām visām precēm, kas nāk no Vācijas? Pirms Eiropas Savienības mēs tāpat Mercedesus un BMW pirkām un Audi pirkām. Vai te nepirkām? Nebija pieejas tam visam? Bija. Kāpēc tev vajag būt kaut kādā savienībā? Un kur ir tie visi īstie veči? Un mums vajag pastāvēt par to visu. Un es jums vairākus video filmēšu un stāstīšu, kamēr jūs sapratīsiet, kas notiek. Tāpēc, kad es esmu bijis visās šajās fucking valstīs, un es esmu redzējis, ko tie muslimi var izdarīt, kā viņi ir iznīcināt kultūru un cilvēkus un apēst visu, un viņi nav, un visas tās ramadāni, un visi tie pārējie, visi fucking tie korāni, un visi tie fucking idioti, viņiem ir lūkšanas 5 reizes dienā, un ja tas ir darba devējs, tāds, kad es biju 8 gadi darba devējs, man bija savs biznes, un man tiem muslimiem jāmaksā alga, viņi 5 reizes dienā, što te, kaut ko, un lej ūdeni no pudeles uz galvas un no saviem paklāņiem ir, un man viņiem jāmaksā. Tāpēc, ka Kanādā nebija. Es viņus pasūtīju dirst, bet Eiropas Savienībā tu nedrīksti diskriminēt, ir tāds vārds, diskriminēt viņus, un ja tu viņu paņem darbā, tev ir, un ko viņš dara, viņš katru 5 reizes dienā viņš to dara, un viņa aizņem 10-15 minūtes, tas katru reizi, kad viņš to dara. Teiksim, aizņem 10 minūtes, piemēram 10 minūtes, ja? Teiksim, tas ir pats mazākais. 5 reizes dienā, tas nozīmē 50 minūtes, gandrīz vai 1 stunda, tev jāmaksā viņam pa ne par ko. Un zini, kas ir, kad tev ir pārtraukums, pusdienas laiks, viņi to nedara, viņi ēd pusdienas, viņi to fucking nedara, neizmanto laiku, bet tiklīdz viņi atpakaļ ir iekšā uz stundām, ka viņiem maksā par to stundu, viņi fucking to sāk darīt. Saproti? Un tas man nav saprotams, un tā nav mūsu kultūra. Ja jūs latvieši gribat iznīcināt mūsu kultūru un sačakrēt visu, ja vienkārši jums vajag saprast, tāpēc, kad jūs neesat varbūt bijuši ārpus nekur, jūs neredzat, kas tas notiek ir. Pasies, kas Anglijā un Īrijā, varbūt iecionēties iekšā, paskaties, kas notiek ir. Īri tagad savu prātu ir pazaudējuši, viņi grib viņus visus izvākt laukā, bet viņi paši pieļāvā to visu. Angļi, viņi paši pieļāvā par to visu. Amerikāņi vienmēr saka diversity. Yeah, it's a good thing. Man bija viens video, diversity is not a good thing. Es izskaidroju ļoti plain on English. Plain on English. Tā mēs sakam plain on English, tas ir skaidra angļu valodā. Varbūt, ka man gustēs latviešu vienu to video. Bet tas ir tas, par ko es gribēju teikt. Ja jums patīk mans video, uzspiežiet šo te gaisā, ja? Uzlieciet subscribe, tāpēc, ka man būs ļoti interesanti video. Pasakiet saviem draugiem, lai viņi arī var apskatīties to video un arī teikt, wow, pasies, tepat Māris Ozoliņš runā. Uzliekat komentu apakšā. Jums jautājumi, jums gribat runāt par kādu tēmu. Un, you know what? Dievs svētī, Jēzus mīl. Zini, kas ir pats Māris Ozoliņš, arī jūsus mīl. Vienmēr ir bijis mīlējis jūsus. Un pievēršties Dievam vienreiz, un fucking pievēršties vienreiz fucking Dievam un atvērt savas fucking acis. Man vienkārši zinu, kas būs, kad manis nebūs, ka man iznāks enerģija, nebūs vairāk enerģijas to visu darīt ir. Cik es ilgi varu jums tā stāstīt ir? Come on, veči, ir vēl kāds Latvijā, kas var to stāstīt ir, latviski runāt ir. Es tagad neesmu Latvijas, tagad esmu Āfrikā, bet jūs varat, veči, come on, veči, izvelkat savus pirstus no savām dirsām laukā un sākat kaut ko fucking darīt. Aizstāvat savas sievietes, aizstāvat savu valsti, aizstāvat savu kultūru, aizstāvat savu reliģiju, aizstāvat
savu to mantojumu, kas jums ir bijis, ko vecāki ir iedevuši, cīnījušies par brīvu Latviju un ir dabūjuši mūsu to Latviju atpakaļ, mūsu karogu un visu pārējo. Izvelkat savus pirkstus no savām fakanajām dirsām laukā vienreiz.